Vektors ir orientēts nogrieznis, kas nozīmē, ka tam ir gan garums, gan virziens. Piemēram, ja mēs runājam par automašīnas ātrumu, mums ir svarīgi zināt ne tikai, cik ātri tā brauc, bet arī kurā virzienā. Matemātikā un fizikā lielums var iedalīt divās grupās – vektoriālie lielumi un skalārie lielumi. Vektoriālie lielumi ir tādi, kuriem ir gan lielums, gan virziens, piemēram, ātrums, spēks, pātrinājums. Skalārie lielumi ir tādi, kuriem ir tikai lielums, bet nav virziena, piemēram, temperatūra, masa vai laiks. Kas notiek, ja vektora garums ir 0, tad mēs iegūstam nullu vektoru. Nullu vektoram nav virziena, jo tas ir punkts. To apzīmē ar simbolu 0 un bieži izmanto matemātikā, lai parādītu, ka nav kustības vai spēka. Vektorus pieraksta ar bultiņu virs mazā latīņu burta vai diviem lielajiem latīņu burtiem. Lai uzzīmētu vektoru, mums jāzina tā sākuma punkts un beigu punkts. Nullu vektoru zīmē kā punktu. Iedomājies, ka tev ir karte ar diviem punktiem A un B. Lai pārvietotos no A uz B, tu vari izvēlēties dažādus ceļus, taču gala rezultātā tu vienmēr būsi pārvietojies no A uz B. Šo pārvietošanos var attēlot ar vektoru AB, kas parāda gan attālumu, gan virzienu no punkta A uz punktu B. Tagad daži uzdevumi tev. Labi. Un kā ar šo? Ok. Un pēdējais. Šodien tu uzzināji, ka vektors ir orientēts nogrieznis ar garumu un virzienu. Mēs arī iemācījāmies atšķirt vektoriālus lielumus no skalāriem, kā arī uzzīmēt vektors un nullu vektoru. Tagad tu esi gatavs izmantot šīs zināšanas nākamajās matemātikas un fizikas stundās.